Čau visiem. Atbrauc uz to purva dīķīti. Doma ir tāda iztīrīt vietu. Tur tādas zāles augušas. Tur. Es pagājušu gadu, kad copēju, filmēju no tās vietas. Bija tāda situācija, kad visas zivis ņēmās te gar niedru malu, visu laiku ārdījās. Nebija man ar ko iztīrīt vietu. Šogad atbraucu izdomāju iztīrīt vietu. Parādīšu, kā es to darīšu. Vispārējo. Iespaudīsim ragāt, ko redziet. Man ir šitās te 3 stūrītes tāds saliekams. Tāds. Izjaukšu ārā. Es te biju aizbraucis pie vienas privāto dīķi, jo mēģināju patīrīju diezgan labi. Tagad parādīšu jums, kā tas darbojās. Tādas skrūvītes atskruvējās. Nevar redzēt šitās te. Izņemam ārā. Viss skrūvīts. Tā. Šitais iet apakšā. Šitais iet ārpusē šitā. Reiz ieskrūvēsim skrūvīti, lai būtu. Šitā te viena. Es pirms tā mētāju viņu 10 metienu, tā vajag pārvilkt skrūvus obligāti, jo viņas tā kā bišku laižās vaļā. Labāk jau būs ar kaut ko bišku pievilkt viņas, bet man šoreiz nav nekā līdz. Tā vienu. Kur otru saskrūvēsim. Ja jūs prasat, kur es tādu dabūju, pastāstīšu tiem smalkāk visu. Saskrūvēšu kopā. Iet karabīnīti smuka galā. Šitās te izskatās, ka viņu saliek kopā. Tāds 3 stūrs. Par šito 3 stūri, rekur būs šitam cilvēkam, varat uzrakstīt Facebookā. Apakšā zem video būs links uz viņa profilu. Uzrakstiet. Pa šito viņš tur papildus vēl taisa grillus. Un vēl tur taisa tādu zāģīšu, tā kā odikošu. Tur viņam prasiet privāti par cenām. Tā viņš tur visu pastāstīt un vispār. Kā viņu piesiet? Piesiet ir vienkārši. Paņemam striķi. Vienu galu. Te, kur tā karbīnīte smuka. Izvelkam cauri. Odikoši. Pūšamo jāņem obligāti. Un vienkārši. Viens mezglis. Otrs mezglis. 3. 4. 5. Un viss. Nevajag tur nekādus cilpas, mezglus, bantītes, siet neko. Pats labākais. Man, ka bija magnēts, ar ko metālu meklē, tad es sēju šito te mezglus un viss labākais turējās arī. Visdrošākais. Te ir tādas pretīgas zāles, es parādīšu. Viņas bija tā, kad pagājuši gadu ļoti daudz līņi man aizgāja pie tām zālēm. Tu velc ārā līni. Viņš vienkārši ieiet arī zālēs un viss. Tu viņu vairs nevar dabūt, viņš līdz ar to arī aiziet projām. Tā, nostelēsim kameru. Pārādi stāvi. Uzkāpjam uz otra gala ar kāju. Nu ko? Vienkārši metam iekšā. Redziet, tēt velkam ārā. Un jau ir pilns ar zālēm. Vēl kā var redzēt, kā pazūd gribas lejā. Ja mēs izvilkšu ārā un parādīšu, kuras zāles ir tās, kurām arī līņi iet projām. Te nedabūju. Tik mālu pat dabūju ārā. Labi. Jā, visas zāles reku peld strīpiņā. Metam akā. Šitā te izmētāsim vietu. Tā lai var droši vilkt ārā līņas, ka būs. Vat reku ir tās zāles, dabūju. Redziet šitādas te. Viss, ka te saug, te ir vienkārši pilns. Un kā līnis iet viņās, līdz ar to tu viņu zaudē. Laba štēle šitā. Visevišķi, ka tagad visur
kur jūs braucat makšķerēt, viss ir aizaudzis. Tolkam nekur nevar tik klāt. Šito te izmanto ideāls variants. Iemet. Un viss. Tikai viņš diezgan palēni jāvalk. Ja jūs viņu ātri vilksiet, viņš uztais šitā slīpumu, vienkārši tā pāriet pāri. Viņam vislabākais būtu priekšā pielikt kādu mazu atsvaru. Kaut kādi līdz 2 kg 3. Tā, lai tā purvs grims lejā un mierīgi var vilkt ārā visas zāles. No, un vēl jau var viņus paņemt šitos ar fleksi uzasināt, lai viņš ir asāks. Nu, bet vai tas ir vajadzīgs, to es nemāku teikt. No, iztīrīsim vietu, tad sabarosim, un tad jau atbrauksim rītā, iespējams jau ar pirmo copīti. Bet nesolu, jo man diezgan tālu objekts ir, es mājās esmu tikai ap 7 kaut kur, tad jau ir tāds besīts, negribās braukt nekur. Bet jā, bet noteikti es braukšu, būs līņu video. Iztīrīju smuki visu no zālēm tagad. Ceru, ka vērstās niedras viss aiznesīs projām. Vēl atliek šitās te man bišku apskaldīt, ar ko kaut kādu jāatrod tagad. Jānoskalda tā, lai aukli nepinās. Un jāsaliek ragatkas man būs 2. Un tad jau palielam var jāsabaro. Un jābrauc nākošo dienu atkal. Mēģināt noķert. Nu te viņi ir. To es zinu, ka viņi te ir. Tie melni līņi tādi bija. Atcerieties pagājušajā video, kur man video klipā ir rakstīts purva līnis, tā kā varat iet noskatīties. Melni kā ogles. Jā, nu kaut kā šitā uztaisīja. Ceru, ka būs normāli. Esmu ticis pie jaunas somas. Vairāk nebūs man jāmaisa barības painī. Šī tāda te kastes, forši saliekama, tāda maziņa akaras. Čik, čik, un gatavs. Forši, ka cietās ručkas viņai ir un ir sprādzīte. Vēl neko neesmu maisījis viņā, neko. Pilnībā neko. Paņēmu 2 veidu barības, man bija palikuši pāri. Karūsa līnis. Viena ir ar marcipānu, trapers, un otra ir kaut kāda, nezinu, pat nemāku izsulkot. Un kopā paņem šādas 2 sabēršu. Viena ir tāda zaļgana, otra ir tāda tumša. Šī tāda te barība. Tumšā un zaļā. Tur man bija knapi iekšā, daudz nebija. Samaisīsim, saslapināsim ar ūdentiņu, tad jau sametīsim tā. Bumbiņas laikam jāmet uz līni, vai ne? Kā jūs domājat? Nu, diezgan iespaidīga soma. Barību samaisīja. Forši. Nebūs vairs painī, man barība jāmaisa. Nu kā, sāksim mētāt. Apmēram metīšu, kur man stāvēs pludiņi. Uz tām vietām. Pak tādām mazām bumbām netaisīšu baigi lielās no sākuma. Jo te visa grunts tagad ir uzrukņāta. Uzdrušināt, kā saka. Nezinu, vai vispār jākteikt barot ir. Gan jau, ka ir. Tad tie līņi pēc tam varēs tur akņāties pa to zemi. Kaut kā sametīšu pa bumbiņām. Tāda doma. Tā kā kur būs pludiņš. Viena tur var iemest. Tā vairākus punktus. Vai nav vienā punktā tā kā. Tā, lai tie līņi tā kā, iedomājieties, viņi ienāk iekšā te tādā laukumiņā, kod 50 gabalu, un pēc tam es uz pludiņu vienkārši vienu pēc otra. Būtu pasaka, vai ne? Bet tā jau dzīve nenotiek. Forši. Forša somiņa vispārējais. Linku atstāšu apakšā, aprakstā. Varat iegādāties ar 15% atlaidi pie Sansa LV. Redzēsim, cik ilgi kalpos. Pirmā diena ir noslēgusies. Tad jau tiekamies rītā. Iespējams, ka barošu atkal nemakšķerēšu, bet tikai sabarošu. Tā, jums tas prasīs 1, 2, 3. Nākošā diena. Forši mierīgs. Zālīts nav. Šodien izdomāju paņemšu makšķeres līdzi, iemetīšu
uz kādām pusstundu. Makšķeres man ir tādas. Viena ir no Meistrāla ražojuma 660. Šī tāda te ultralaita. Made in Japāna. No 10 līdz 25 grāmi. Šī ir tāda te makšķerīt. Nu, tik viegla viņa, tas ir vienkārši. Visi kopā 264 grāmi, 6 sekcijas, 6-metrīgā. Otra makšķere man ir šī tāda. Bolonējas sērijas 5-metrīgā no firmas. Šī tāda. Viņa viss kopējais svars ir 190 grāmi, 5 sekcijas. Tests viņam ir no 10 līdz 30. Odi koši, te vienkārši vajag pūšabot, te nav iespējams savādāk. Labi, metam makšķeres iekšā, labi pludiņus metam iekšā. Čing, 2 vietas, 10 minūtes pastāv, nav, metam iekšā barība. Šodien man tikai baltē ir līdz. No baltējiem ir tā, ka kas man bija, to es paņēmu. Izrādās leduskapī stāvot, viņi arī paliek kūniņās, bet viņi man veci ir, ļoti veci. Nu, uz katrai makšķerei pa vienai reizei sanāks. Barība. Izrādās mājās man nemaz nebija uz līni vairāk palikušās. Tāpēc paņēmu tas, kas ir. Viena ir marcipānu priekšbrekša, otra ir Fīdera Diamond. Aizies. Daudz neberšu, tā lai pa 2 bumbiņām katrā vietā un viss. Nav ko te baigi tērēt barību. Ja varbūt, ja līņu te nav, tā barība vienkārši saskāps lejā. Tā būs vēl čābīgāk nekā nu, jūs sapratāt. Labi, valkam makšķeres ārā, metam iekšā, gaidam līni. Uzliku apmēram kaut kādas 7-8. Tārpus sistēma ļoti vienkārša. Pavadiņa, slīdošais pludiņš, 2 sini griezulītes un ir 0,20 parastā aukla ar 4. ohmne rāķa izmēru. Tā, jāsaprot, kas tajā dziļumiem darās. Tik viegls kāds, nu vienkārši bomba, pasaka. Ceru, ka pludiņu var redzēt. Sagatavoju jau ragatkas, reku bija sagriezis. Ieliksim ragatkas, tā lai stāv. Viena makšķere ir iemesta, taisam otru. Abas makšķeres ir iemestas, viena tur. Izjauksim barību. Tāpēc, jo ir doma tāda, ka rītā es atkal braukšu. Līņas opē vien, ja jūs metat iekšā, nav svarīgi tā barība. Ir slapja, galīgi slapja, pussausa. Bumbu var uztaisīt un jāmet iekšā. Nu, cik es izbēru no pakas, no vienas un no otras. Te pat pusi neizbēru, un otrai varbūt, nu, šitās vēl 2 pakas man sanāks 3-4 reizēm iebarot. Normāli. Būs. No, tagad, kad bišku barība pastāv, savalkās, un tad jau būs. Paskatīties, cik odi. Vienkārši viss pilns. Visur lido acīs pierē, graužās iekšā vienkārši. Vai godu pūšamo. Kā jau nekā esam purva tīķi. Tādām mazām bumbiņām lielas netaisīšu no sākuma. Tādas maziņas. Viena pie plūdiņa. Viena. Tad pie otra. Ņemtīsim vēl vienu pie šitā plūdiņa. O, mazās zivtiņas kaut kādas bija. Pie otra. Nu, lai pastāv. Te man vēl diezgan palika. Tā, lai pēc tam pēc kodām 10 minūtēm atkal var iemest. Un tad atkal pēc 10 minūtēm. Un te jau gaidam līni. Nezinu, var redzēt to sodus vai nevar redzēt to sodus. Viņi te visur pilns ir vienkārši muģi. Visur kož rokās, selfiju kociņu pat nevar noturēt. Pagaidām ir tā, kad copes vispār nav. Kaut kādas 10 minūtes pasēdēšu, pietiks man dodus barot, jābrauc mājā. Rītā noteikti atbraukšu ar tārpiem, sliekas būs, baltie. Un tad jau cerība akala. Bet rītā ir 4. diena, atkal tur sanāks man uz kādu stundiņu pasēdēt tikai.
Bet piekdienu vakarā gan man ir plāns palikt ilgāk, uz vairākām stundām, līdz kādiem 10-11 pasēdēt. Draugi. Ir. Sagaidīju. O. Aķis pašā maliņā. Aukla. Paskatieties. Ir sagaidīju tomēr savu draugu melno. Paskatieties, kāds skaistums. Melns līnis. Paskatieties. Pat nepagāja vesela stunda. Un man ir pirmais purva līnis. Tā, es gribētu tāķēt tev vaļā muti. Nevis muti, bet tā āķīti iziem tādā. Tā. Nu tā arī zināju. Guļumi viņi. Nu viss. Bišku nometu lejā. Labi, parādīšu. Redziet, kāds līnis, melns, purva līnīts. Cik forša, ne? Labi, peldi draugs projām. Es tomēr sagaidīju vienu, un es esmu oficiāli atklājis līņu sezonu. Metam akal iekšā. Forši. Redziet, ar kātu pacēlu uz augšu, nepārplīsa. Iepriekšējais kāds man bija tā, kad es šitā pacēlu uz augšu līni, un man kātam augšējais posms pārplīsa. Šitais izturēja godam. Jā, šitais teitas tur Surf Master kāds, kuram ir grami 190 karbona. Tā kā apakšā zem video ir links, kuru jūs varat iegādāties ar AS Copes kodu 15% atlaidi. Bet tikmēr liekam apakai tārpus un metam vēlreiz iekšā. Varbūt paveiksies, būs vēl viens. Kā jūs parasti līņus ķerat? Uz sliekām, uz naktas sliekām, uz mēslas sliekām, vai uz baltajiem, vai miksējat? Uzrakstiet komentārā, būs interesanti palasīt. Izdevās man noķert līni. Man jau bija doma tāda, kad es te vakar mētāju to 3 stūri, tā ka būšu visu sarušanājis, neviena zivs te nebūs. Bet reāli ir forši. Un kāds arī nepārlūza, par ko man ir liels prieks. Kad es jau to līni pacēlu gaisā, es jau domāju, nu būs lūzīs. Varbūt, ja būtu bijis lielāks līnis, tad būtu gan saplīs. Bet, nu, kāds izturēja, te viss kārtībā. Šitā kāta nevar saprast, kas tur ir. O, velk. Pavilka kaut ko. Tas ir līnis laikam. Ir. Šitais jau lielāks. Ko viņš šiet? Nē, nav lielāks. Jau draudziņi. Nē, ir lielāks. Kā tu nesalauzt? Man nav šitais te tīkliņš. Būtu man tīkliņš, būtu savādāk. O, paskatieties, otrais līnis jau. Pa stundu tas ir. Nu, vai nav skaistulis? Paskatieties, kāds skaistulis līnis. Nu, tie odi. Rītā es būšu gatavs visam. Man būs pūšamais viss pilnībā, lai visus līņus varētu te mierīgi sēdēt un ķert, man neviens ots nav. Šodien es tūbi tas, kad vēja nav. Ja būtu vējš, oda arī nebūtu. Labi, āķi ārā, laižam vaļā. Zivi. Nu, otrais līnīts mans purva. Pasēs viņam, cik daudz zelta krāsas ir šitinī dīķi. Nu, smuks vai ne? 2 līņi jau šodien. Pasaka. Peldi prom, draugs. Yes, 2 līņi jau. Makšerēja stundu un 10 minūtes šodien tikai. Un jau 2. Yes. Pulkstens jau 9:30. Pietiek odus barot, man jau apnik šitā vicināties visu laiku. Nu, izdevās vismaz 2 līņas noķert. Es esmu laimīgs. Yes. Labi, tiekamies rītā. 3, 2, 1 un čau visiem! Nākošā diena ir 3 makšķeres. Jūs prasīsies, kāpēc 3? Jo man ir kolēģis līdzi. Kolēģis ir makšķernieks uz jūs. Pēdējoreiz laikam bija makšķernieks pirms 10 gadi un
lēkam līdekli vienu noķērs pa visu mūžu. Un šodien mēs gribam pārspēt to rekordu, lai viņš noķer līni. Tā kā es viņam iedevu vienu makšķeri, viņam būs tā malējā, man ir vidējā un otrā malējā. Makšķeris jūs jau redzat, šitās divas ir identiski vienādas, abas 2 pa 5 metri, man un kolēģim. Viņam tests ir no 10 līdz 30 grami ar svaru. Pats kāta svars ir 190 grami. Tā kā ļoti viegls, foršs tāds mīksts, elastīgs. Es jau redzēju, vakar 2 smukus līņas izvilku. Otrs kāds man ir no Meistrala ražojuma. Šī tāda te ultralēt, vieglais kāds, tur ritīgs tāds 6 metrīgais no 10 līdz 5 grami. Bet jā, kāds izturīgs, 2 līņas izvilku, tā kā viss super. Tā kā kolēģis nesaplēsīs gan jau. Ko? Uzjauksim barību, iemetīsim pa bumbiņai pie katra pludiņa, tad jau gaidīsim copi. Tikko kā pamanīju to, kad es nebiju šito mikrofonu ieslēdz iekšā, kas man ir apakšā DJI. Līdz ar to tam kilogramīgajam līnim skaņas nav nemazā. Dā! Tātad pamērināšu ienurāt balsis, kā tur viss notika. Palielam bija tā, kad es iemetu tikko pludiņu, es iemetu vienu makšķeri, liku otru kopā, kolēģis jau iemeta savu makšķeri, es metu 3. makšķeri iekšā, iemetu burtiski minūti pat nepagāja, uzreiz cope bija. Un piecērtu jūtu, ka kaut kas rītīgi labs. Nu, rītīgi labs. Es tad cīnījos, izvilku ārā. Līni nosvēra, līnis bija kilograma. Jā, nu, sūdīgi, ka skaņa neierakstījās tam līnim, bet bija tādas emocijas. Nu, es pirmajā metienā uzreiz nepilna minūte un līnis galā forši. Nu, kā būs, tā būs. Tie, kas YouTube man jau ilgu laiku seko, man bija zem paša profila, tur manā YouTube kanālā profilā uzspiežot, tur varēja redzēt manus zivju rekordus. Vesela tabula tur man bija. No pirmsākumiem, tur, kad es sāku makšķerēt un copēt vispārējais, tur bija tie visādi rezultāti. Bet man reāli nebija viņiem pierādījums. Nu, tā kā to es to zivēs noķērs, tādā ziņā. Līdz ar to es izdomāju izdzēst ārā visu sarakstu un pa jaunu visu sākt taisīt. Visu zivju rekordus pa jaunu. No tā brīža, kad es sāku filmēt YouTube kanālam, visu pārējo datumi, tur ir rakstīti zivju izmēri, kad noķēru, cik svars un cik gara zivs. Tā kā man ir jauna tabula ar zivju rekordiem. Šogad visas zivs mēģināšu rakstīt. Tā kā līnis man arī ir kilograms un 41 centimetrus garš. Līdz ar to viņš automātiski ieies jaunajā tabulā. Tā kā augsim kopā. Barība tā pati, kas vakar. Brekšu barība. Un es uzskatu, ka tur baigā nozīme līnim kaut kāda barība vai tur speciāli tā kā brauc uz brekšiem brekšu barība. Es uzskatu, ka tas nav vajadzīgs. Kāda ir, tāda izmantojama. Tā zivs tik un tā nāk visas zīves uz to barību. Pāķiem. Šitādi 3. izmēra ovner diametrā 0,72. Šitos es arī izmantoju uz sapaliem, man bija viņi. Bet uz sapaliem bišku pamaz šitie tomēr. Un pavadiņa saukla man ir no Meistrala ražojuma 0,20 6,2 kg. Jo man uz makšķeriem stāv 0,30.
monofīlā. Te no 20, ja aizķeršu vismaz āķi noraušu nevis ar visu pludiņu. Nu, palielam tā ar visu sistēmu ir. Pavadiņu izmantoju līdz 30 cm. Lielāku necenšos izmantot. Velk prom. No. Un aiziet. Ir. Un aizgāja. Un aiziet. Ir. Un aizgāja. Tas bija vispār liels. Šito uzpūšam pret odiem. Paiet kādas 10 minūtes maksimums un atkal jau visi lien virsū. Tas ir kaut trakums un vispār nestrādā tolkam nemazām. Varbūt varat ieteikt kādu normālu aparātu, vai kāds grib uztaisīt reklāmu pret odiem. Uzrakstiet man, vai komentārā, vai kā. Tuvjām paskatīsimies, ko kolēģis izvilk ārā. Galvenais, viņam vispār pat sopes nebija. Viņš tāds valk ārā, jāpārmet, tā kā es pārmetu. Viņš saka, kaut kas galā laikam ir. Paskatīties, ko viņš noķēra. Raudu. Nu, stiprāk sit ārā, tiem āķiem laba saskabarkas ir. Paskaties, kad ir rauda smuka. Te arī krāsa raudām. Aizmiks man. Paskaties, kāda krāsa raudām. Tāda interesanta. Acis nav tāda kā parasti un nekur aizmigurējās spuras. Krāsojums kādai zivī no ūdens. No purva ūdentiņš. Tāda skaistlīte. Smuka. Vobliņā palaist vai nedraugi. Es nezinu no šitā purva, kad domājat, ir tā zivs ēdama vai nav. Citi saka, ka te vispār nav iespējams paēst to zivi. Citi saka, ļoti garšīgi. Pulkstens jau 9:30. Esam nosēdējuši pusotru stundu šodien. Jā, pirmo līniju smuku izvilku, kilo. Otrs, kurš aizgāja, tas varēja būt tieši tas pats izmērā. Kolēģis neatklāja līņu sezonas, noķēra raudu smuku. Jā, šodien metīsim mieru. Rītā ir piekdiena, rītā ir doma pasēdēt līdz kādiem 10, 11. Nu, bišķi tā līdz krēsliņai, kā saka. Un rītā noteikti būs sliekas līdzi. Bez sliekām pat netaisos braukt uz šajieni. Būs paeksperimentēt. Baltais slieka kopā, tīra slieka, bet nebūs naktinieki, būs mēslieks. Pagaidām tā, izdomāju. Tā kā jā, tiekamies jau nākošajā dienā un ar cerams beidzot ar zivīm. Čau visiem, nākošā diena. Pulkstens ir 7:30 vakarā. Šodien doma pasēdēt līdz kādiem 11. Sametuši jau makšķeres esam. Šoreiz man ir līdzi uztveramais tīkliņš. Šķiet, būs arī. Tā var smuki paņemt. Pat visu visā garumā neizvilku. Būs labi. No, gaidām pirmo copi. Šodien ir 4. reize, 4. diena, kad es jau baroju šitien. Un 3. reize, ka es makšķerēju. Pagaidām ir tā, kad visās reizēs ir bijuši pa līnim. Izņemot pirmo dienu, jo es tur tīrīju vietu un baroju vienkārši. Tās ir varība, lai pienāk ziltiņas. Kaut kāda aktivitāte, lai būtu. Dod. Ir pirmais līnīts. Mazīši, bet nenāk augšā vispārīgi. Mazā nav tik mazīši. To 16. bomi ir kā jau. Nu, paskatieties, cik viegli paņemt ir uzreiz zivi. Nu, forši. Kolēģis palīdzēs tuliņām, paņems makšķeri. Es tik par atāķiešu smuki siltiņu. Šito jau neņemsim, vai ne? Palaid vienkārši no spolas augstu vaļā, lai nav tik augsta. Jā. Nu, maziņš. Pat atturījā. Maziņš, bet forši copīt bija. Es te telefonu spaidu, skatos, pludiņš aiziet uz sāniņa. Nu, cik labi āķi iedurās. Viss makšķeri var nostņemt. Nu, skaista līdz mazulīts. Ne? Melns kā voglīte.
Apakša tāda balta. Nevar salīdzināt ar parastiem līņiem, ko jūs ķerat, vai ne? Smuks tāds. Paskatīt, kāds skaistums. Labi, laidīsim vaļā šito skaistuli. Ieliekam ūdenī. Viss. Un starp citu, runājot man paņēma uz jauno kātu, un tā ir pirmā zivs šitā uz meistrala kātiņa. Nu, iespaidīgi, forši. Uz pludiņu jau tāpēc vispār ir kaifs. Tas tev nav iemesti fīderi, skatīties uz picīti. Te forši pludiņš tautā, čuču lēnām grims, un tad lēnām iet uz sānu, un tad līnis ir galā kā parasti. Viskaistākā copa, kas varbūt tā ir līņa copa uz pludiņa. Copīte, bet tas nav līnis. Es domāju, velk jau smuki. Nu, velk. Es teicu, ka tas nav līnis. Ja līnis, ka ņem parasti, viņš pludiņu patura zem ūdens un tad velk projām. Ja šitais vienkārši vilka tā kā pa augšu. Kāds rudulīts. Kāds ir krāsa sarkanajām spurām. Interesanti. Zelta rudulīts. Ir. Un aizgāja. Kolēģim tikko aizgāja līnis un visu sāpiņķē. Nu, nekas viņam būs nodarbe tagad uz kādu pusstundu. Jā, pulkstens ir 9:30 tagad. Jau saule ir norietējusi, tur var redzēt, jau viss. Un pirmā copīt pa ilgiem laikiem. Pirmais līnis, ko es izvilku, tas bija pusstunda, kopš mēs atbraucām. Un tagad stunda bija nākošā cope kolēģim. Bet, nu, vairāk nekā tā arī nav. Bet mēs vēl nemetīsim plintu krūmos, vēl sēdēsim, gaidīsim īsto, kad pienāks. Esam nosēdējuši jau 2,5 stundas. Nu, čābīgi šodien, vispār čābīgi. Šodien bija tā, kad atbraucām, vējš bija uz to pusi. Varbūt visas zivis aizgāja ar vēju. Bet, nu, jā. Pa 2,5 stundām ir bijis tā, kad es vienu līnēnu maziņu noķēru un kolēģim viens aizgāja smuks. Tas ir viss pa lielam. Ir vēl doma atbraukt bišķi ātrāk kādu dienu. Mēs visu laiku esam kaut kādiem 7,5, 8 šitien. Gribētos atbraukt kādiem 2, 3 pamēģināt. Un būs tas jāizdara, jāpamēģina. Un ar to mēs arī noslēgsim līņu copi. Bet jā, šodien beigsim. Šodien būs pēdējā copes diena. Pirms video publicēšanas. Bet, nu, vēlāk noteikti vēl atbraukšu šejieni. Gribu pamēģināt jūnijā. Ja parasti saka, jūnija sākums ir īstais mēnesis uz līņiem. Jā, tas vējš būs šodien būs tieši pretī, visu dzenu šejieni. Neko cerēsim, ka būs kaut kas. Šodien speciāli atbraucām ātrāk, lai varētu. Šodien pulkstens ir 3:30. Ir slieka līdz pieraku. Ir baltie. Nu, mēģināsim. Miksēsim balto ar slieku, tīri balto, tīri slieku. Tad jau skatīsimies, kā būs. Jāuzjauc barība, jāiemet pa bumbiņai. Pēc kādas stundas atkal pa bumbiņai. Tad jau skatīsies pēc copis, kā būs. Cerams, ka būs. Pēdējā diena kā nekā. Runājot pa kasti šitos foršo, kuru ir saliekama maziņa, varēs zivis pārvedāt. Varēs maisīt barību un viss pārējais, ko varēs izmantot ar šito somu pa makšķerēm, šitām
pa spolēm. Visu informāciju meklēt apakšā, aprakstā. Tas viss smalki, sīki paskaidrots. Un izmantojot kodu ASCOPE 15% atlaidi. Un tur viss lejā ir apakšā aprakstīts. Pirms nedēļas nogriezu ragatkas iesprauda. Pasies jau reku visu zaļumo. Drīz jau būs izauguši veseli koki. Es galvenais viņas nogriezu, iespraudu. Un pa nedēļu reku jau kā saugušas. Drīz būs krūmi šitanī vietā. Ka pēkšņi copēt obligāti jāizrauj ārā. Jo es nezinu, kad es vēl braukšu. Nākamreiz, gan jau pēc kādām 2-3 nedēļām tikai. Cope, es te zveju filmēju. Man te cope. Nebija līnis. Kāds zvejš ceļās. Vienkārši vāks. Ir līnis. Līnis, draugi, bet maziņš. Un aizgāja. Un es kameru biju uzlicis augšā, kā parasti. Mums te tāds vējš sākās, vispār neko nevar izdarīt. Jāņem vienam akšķir ārā. Ja šitā visu laiku pūš projām. Visus baltos apgāza vējš. Jā, cik dillē. Nu, ir čābīgi. Jālasa tārpi. Salasīt mazu čupiņu, kas sanāca salasīt vispār. Labi, ja vienai reizei 2 uzāķiet, bet vējš lāps. Sanāk, viens zils mākons ritīgs nāk virsū. Tur nāk otrs no otras puses. Izskatās, ka viņi satiksies abi 2 pa vidam un būs čābīgi. Tagad vienam akšķiru noņemšu tos pagaidām. Cerību, ko vēl uz otru paņems, jo nav iespējas pamakšķirēt. Uzspiežēt laiku pa manu centību, ka es te nedēļu ņēmos, mēģināju noķert vismaz kādu līni. Un braukāju pēc darba, mēģināju barot un ķert un tīrīt vietu. Tā kā jā, ceru, ka patika video, abonējiet kanālu, uzspiežēt laiku. Visiem atā!